Āksts taisnā pozīcijā. Nu, ko lai saka, ja āksts izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads tev solās būt īsta piedzīvojuma grāmata, kuras autora būsi tu pati. Pirmais un svarīgākais – attiecības. Tev priekšā ir daudz jaunu iespaidu un svaigas emocijas. Ja esi brīva, tad gatavojies sastapt kādu, kurš būs kā mūžam jauneklīgs ceļabiedrs. Aizraujošs, bet varbūt nevienmēr paredzams. Tas būs cilvēks, ar kuru varēs izbaudīt brīvību un kopīgas prieka brīžus, bet vai no tā veidosies kas nopietns, tas būs atkarīgs no tevis. Ja tev jau ir attiecības, tās iegūs jaunu elpu, varbūt uzsāksiet kopīgu piedzīvojumu vai pārbaudīsiet savas robežas. Runājot par darbu un naudu, šeit arī var notikt kas negaidīts. Aksts ir kā simbolisks lēciens jaunā pieredzē. Tas varētu nozīmēt, ka uzsāksi kaut ko pavisam jaunu, vai riskēsi ar ko tādu, par ko iepriekš pat neiedomājies. Finanšu ziņā nav slikti, bet arī negaidi stabilitāti. Šis būs gads, kad tev būs jābūt gatavai eksperimentēt un pārkāpt savas robežas, reizēm neapzinoties, kas nākamajā stūrī sagaida. Varbūt būs arī kāda situācija, kur nedaudz samaksāt par mācībām, bet tas ir dzīves dabisks process, vai ne? Un visbeidzot, pats galvenais. Šis gads būs pilns ar vieglumu, humoru un jauniem sākumiem. Lai nu kā, bet āksts nekad nav garlaicīgs, tev tikai jābūt gatavai riskēt, uzticēties dzīvei un reizēm pat ļauties absurdam. Galu galā, kurš gan cits, ja ne mēs paši parūpēsimies par to, lai dzīve būtu aizraujoša? Āksts apgrieztā pozīcijā. Nu, ja āksts izkrīt apgrieztā pozīcijā, tad jaunais gads būs kā pastaiga pa slidenu vietri. Interesanti, bet uzmanīgi. Sāksim ar attiecībām. Ja meklē jaunu mīlestību, esi vērīga. Var gadīties, ka satiec kādu, kurš vairāk runā nekā dara. Viņš varētu būt simpātisks, bet varbūt arī tikpat uzticams kā lietussargs vējainā dienā. Ja esi attiecībās, uzmanies no vieglprātības. Kādu no jums pusēm varētu gribēt izvairīties no nopietnām sarunām vai atbildības? Darbs un finanses. Šis ir gads, kad būs jāuzmanās no pārāk riskantiem soļiem. Ja tev piedāvā jaunu projektu vai iespēju, rūpīgi izvērtē, vai tas nav vairāk sapņu pils nekā reāls piedāvājums. Finanšu plāni var nebūt tik stabili, kā cerēts, tāpēc ieteikums krāj nebaltām dienām. Reizēm labāk pārliecināties divreiz, pirms lec nezināmā. Taču apgrieztais āksts nenozīmē, ka gads būs slikts. Tas vienkārši aicina tevi būt vērīgai un mācīties no savām kļūdām. Katrs nepareizais solis ir iespēja izdarīt nākamo labāk. Un jā, ja tu jau redzi, ka kāds taisās tevi apvest ap stūri, izdari viņiem nelielu asprātīgu triku. Parādi, ka patiesi gudrāk. Tātad šogad tava dzīve būs kā mazliet sarežģīta galda spēle. Reizēm būs jāpaiet atpakaļ, bet beigās noteikti tiks uz priekšu. Un atceries, svarīgi nav tas, kā tu krīt, bet gan tas, kā tu piecelies.